14. Drazdetskis 13. Šim Ružičkam ar slaveno Vladimiru Ružičku pašreizējo Čehijas izlases galveno treneri savulaik izcilu hokejistu nav nekāda sakara, kaut vai tāpēc, ka šis Ružička ir Slovāks. Un iemetienā Spartaka aizsardzības zonā Hartigans uzvar Niževijs. Un tomēr Ripanēja lido vārtos. Kas tur bija pa vainu? Manuprāt, vārtu stāps bija nevis Kočņevs. Un tagad bīstams Spartaka pretuzbrukums 2-1. Un teicami nospēlēja pirmkārt Veskats aizsardzībā un uzmanīgi arī Sergejs Naumovs. Nu, grūti pateikt, ko tur bija. Zabolotņevs aizsardzībā un Loginovs. Un netrāpīja par ripu. Un tagad Naumovs glāb. Ļoti bīstami, 2 pēc kārtas uzbrukumi. Uz vārtiem Galviņš. Un netrāpa Galviņš par ripu tagad. Un tagad jāsteidz atpakaļ. Ružička bija ar ripu, viņš tik ātri apturēts. Ļoti neveiksmīga maiņa Spartakam. Un Lauris Dārdiņš apsveic sevi dzimšanas dienā ar pirmajiem vārtiem šajā spēlē. Rupji kļūdījās spartakieši pie savas zilās līnijas, turklāt vēl devās uz nomaiņu. Un mūsējie izgāja trietā pret aizsargu un Lauris Dārdiņš lieliski izmantoja iespēju 1-0 Rīgas Dinamo vadībā. Tas notika sekundi pirms Spartaks atkal bija pilnā sastāvā. Skatāmies vēlreiz. Laikam ir ļoti patīkami, nevis laikam noteikti gūt vārtus savā dzimšanas dienā. Vārtus Dinamo komandas labāko Lauris Dārdiņš. Cilvēki Latvijas hokejā. Ribins lieliski spēlē Naumovs un netrāpa tukšos vārtos, gandrīz tukšos vārtos Spartaka spēlētājs šajā epizodē. Nu gan mums paveicās, tas ir jāatzīst. Vēlreiz Ribins. Metiens ar cerību, ka kāds pielabos ripas lidojumu. Cipulis. Hartigans. Aleksandrs Niževijs. Lieliskā, skaitliskā vairākuma izspēle Hartigans Niževijs. 2-0 Dinamo vadībā. Skatāmies vēlreiz. Cipulis, Hartigans, Niževijs. Kāpēc mācību grāmatas? Skaidrs, ka šī ir treniņos labi noslīpēta sadarbība. Laukuma stūrī var sākt labu uzbrukumu. Neizdodas Miķelim Rēdiham pārspēt. Niževijs. Uzminēja Niževija nodomus Spartaka spēlētājs. Ieguva ripu un netrāpīja vārtos. Romāns Ļudučins tas bija. 20 gadus jauns, uz ko arī galvenais nereģē. Elisons. 3-0! Mets Elisons izgājis no noraidīto soliņa, saņem ripu un ieraida to Kočņeva vārtos. 3-0 Rīgas Dinamo vadībā. Šupleru priekšgalā. Kravskis. 4-0!
Veselīgi! Lauris Dārziņš izcīna ripu laukuma stūrī. Miķels Redliks piespēlē un Armands Bērziņš liek kapitulēt Kočņevam. Bet vienalga jāturpina rūpīgi spēlēt aizsardzībā. Salūst Nūja. Salūst Nūja. Viesu komandas spēlētāji metiena brīdī. Tur pret Novāku diezgan sāpīgs spēka paņēmiens sanāca, pareizāk ne tik daudz spēka paņēmiens, cik Novāks sāpīgi piezemējās uz vārtiem, uz vārtu malu. Skatāmies, nekas jau tur krimināls nebija, bija normāla spēka cīņa. Vienkārši tā sanāca šoreiz, ka Novāks sāpīgi piezemējās. Nu, Filips ir vīrišķīgs puisis. Hokeju spēlē vispār tikai īsti vīri. Čīksteļiem šeit nav ko darīt šajā sporta veidā. Patiesībā ir 3 tādas sporta spēles no mums labi zināmām, kurās jāprot paciest sāpes un kurās patiesībā tā tēlošana laikam tiek izsilta momentā. Hosans un Ciprus izmet ripu no zonas. To gandrīz iegūst Hosā. Pusminūte līdz spēles beigām. Un 1-4. Vienas vārtas Spartaks 16 sekundes pirms beigām tomēr atgūst. Labi izspēlē, laba piespēle vārtu priekšā. Mihails Jumkovs. Vārtu guvējs. Skatāmies atkārtojumā. Neatvērāms Jumkova metiens. Hatigans un spēle beigusies. 4-1. Rīgas Dinamo uzvar šajā spēlē. Līdz ar to mūsējiem tagad ir 71 punkts. Un mēs pietuvojamies pirmajam desmitniekam. Rīt spēlēsim ar CSK un mēģināsim tikt tam vēl tuvāk. Daudzbalsīgs, skaļš.